Sveicināti, dārgie mīļie! Es jūs visus mīlu, dārgie brāļi, māsas. Lai viņa mīlestība plūst par katru no mums, mēs topam mīlēti un būtu piepildīti ar viņa garu, ar viņa spēku, ar viņa mīlestību. Vairāk neko es tādu domu saņēmu un sapratu, ka vairāk mums neko nevajag, jo viss ir izbaudīts, viss ir izmēģināts, viss ir darīts, bet nekādu labumu no tā mums nav bijis, man vismaz nav bijis. Un es sāku prasīt vienkārši tētim, kāpēc es nevaru atbrīvoties no tā, tikt vaļā no tā, izdarīt to, nevaru sākt darīt daudzas lietas, vai iesākumu pametu. Es nejūtu savu Dievu, nejūtu tēti, nejūtu Svēto garu, nejūtu Jēzu. Es sāku uzdot šos jautājumus un, ziniet, man vienkārši atbildi atnāca. Man patīk viens mācītājs pateicis foršas lietas. Viņš pateica to, ka mēs piepildamies tikai kā glāze, piepildam sevi. Vienalga, tas ir kāds trauks, mēs piepildam viņu līdz malām un viss. Un līdz ar to beidzam daudz, pat pēc nepiepilda līdz pat malām to trauku. Un, protams, tu atdod šo trauku cilvēkiem un pats paliec tukšs. Tādā gadījumā mums jānāk atkal un jāpiepildās ar viņu tuvumu, ar viņu pašu, ar viņu spēku. Bet mums tas nesanāk, tāpēc, ka vienmēr mūsu ienaidnieks vēlns, viņš centīsies, lai tu nepiepildītos. Un tad mums sākas šī vilšanās, vismaz man tā bija kādu laiku atpakaļ jau. Un es sāku uzdot šos jautājumus, kāpēc es netieku uz priekšu, kāpēc man neiet kā vajag, kāpēc es nevaru izdarīt to, šito un vēl kaut ko. Kāpēc es vienmēr iesāku un pametu, man nogurums, man nepatika darīt, nav vēlmes neko darīt. Kaut es daru lietas, kuras man jādara, bet es nevaru izdarīt viņas normāli. Bieži slimoju arī. Un tad es atnācu pie tēva savā lūkšana kambarī un pateicu, tēvs palīdz man saprast, ko man darīt, kā man jādara, kas man jādara, lai es būtu piepildīts un lai man netrūktu tas. Un ziniet, ko viņš man atbildēja? Viņš man atbildēja vienkārši lietu. Es nāc manā tuvumā un piepildies. Piepildies un piepildis sevi līdz pāri plūst. Un tieši tas, kas pāri plūst, tu atdos, un tas, kas ir piepildīts, tev paliks. Man tas tā ļoti pieskārās, tāpēc, kad mēs vienmēr piepildamies mazliet, vai pat ne cik vispār. Un tas ir drausmīgi. Cilvēki sāk vilties, cilvēki sāk, nāk virsū tumsa, nāk virsū dēmoni gari, nāk slimības, nāk problēmas. Un tieši tāpēc, ka mēs nepiepildamies ar viņa tuvumu, ar viņa mīlestību, nekas jau nav jādara. Jānāk viņa klātbūtnē, vienkārši jāļauj viņam sevi pieliet. Jāļauj viņam, lai viņš plūst caur mums, lai viņš plūst mani iekšā, lai viņš ielēj mani. Es vēl vienu lietu daru, es lūdzos daudz valodās, sāku lūgties. Ir video YouTube'ā Korī Rasels, kur stāsta, ka vienkārši 20 minūtes dienā, ja tu to dari, tu jau izmainīsies. Protams, es daudz vairāk daru, jo kādreiz es to daudz darīju. Vienkārši kaut kā laika ejot, jo vislielākais trieciens tieši būs uz šo, kad tu savā kambarī sāks lūgties valodās, kad tu sāk mēlēs lūgt. Pret to būs vislielākais ienaidnieku uzbrukums, jo viņš nesaprot, ko tu dari. Un neviens nesaprot, ne tu, neviens, tikai tētis debesīs saprot to, ko tu runā. Lūdzot valodās, dziedot valodās, ko es ļoti spēcīgi daru. Un ziniet, es ļoti spēcīgi izmainīju mani. Viņš maina mani un maina. Es vienu brīdi bija tā, ka visas lietas sāka uzbrukt man, visādas lietas sāka neienotikt visas lietas. Tāpēc es domāju, ka arī daudzi pamet, pēc kas skatās, ka viņam sāk problēmas vairāk parādīties, nevis viņam kaut kas mainās uz labo. Bet ziniet, es izgāju tam cauri, un tagad ir pavisam savādāk. Tagad es tiešām esmu piepildīts un pāri plūstošs esmu. Un man ir forši. Es nezinu, kad es pēdreiz slimoju. Es nezinu, kad man pēdreiz kaut kādas problēmas bija, sāk viss kārtoties. Tikai tāpēc, ka mēs paņemam laiku
lūkšanos mēlēs pirmām kārtām. Ir ļoti daudz jālūdzas mēlēs. Nu kā kurš var sākumā kaut tu 15 minūtes, 5, 10, 15 minūtes pamēģinājumu sākumā kaut vai. Jo tas neko daudz tev neprasa man. Tas prasa tikai lūgties mēlēs, vienkārši darīt to. Un viss, dari un viss. Izdari tās 10 minūtes dienā. Priekš manis tas nav nekas, es negribu lielīties, bet un tad, kad tu ievelcies tad iekšā, tas tev stiprina, vēl vairāk paceļ, tu vēl gudrāks paliec, sāc saprast lietas, tu sāc redzēt, sāc sajust tēva tūmu, tu sāc sajust svētā gara tūmu, tu visu to sāc just. Un tas ir tik forši, tas tik brīnišķīgi. Tu jūtīgs paliec pret garīgo pasauli, tu jūtīgs paliec pret lietām, kuras tu dari nepareizi vai dari pareizi. Tev elkas un slāpes atnāk pēc tēva vēl lielāks un vēl lielāks. Tāpēc es novēlu katram no mums nākt viņu tūmā un visu laiku būt piepildītiem ar viņu. Neiziet no mājām, iekams tu nepalūdzies savu laiciņu. No rīta, vakarā vai pusdienās, vienalga, kurā laikā katram no mums ir šis lūkšanās slēptais kambars mūsu. Un jūs redzēsiet izmaiņas. Es to varu liecināt un liecināt un liecināt. Es solu visu laiku, ka es sākšu liecināt par savu dzīvi. Kaut kad jāiesāk to darīt, un es centīšos to darīt. Tā kā esat svētīti. Un tiksimies jau nākamreiz un parunāsim vēl par kaut kādām interesantām lietām. Tas, kas man pieskarās personīgi. Esat svētīti, dārgie. Lai Tēvs jūs apskauj savā milzīgajā mīlestībā.